šajā receptē es vēlos parādīt, kā mājās ātri un vienkārši pagatavot sev piemērotus matu vai ķermeņa mazgāšanas līdzekļus, kā arī krēmu vai pieniņu, izmantojot bāzes produktus. Lai to izdarītu, mums ir nepieciešama kāda no bāzēm, vai nu tā ir pieniņa vai krēma bāze, šķidro ziepju bāze, matu kondicionieru bāze, melno ziepju bāze, šampūna bāze un ētriskās eļļas vai cits piedevs, ko izvēlaties pievienot savam kosmētikas līdzeklim. Lai pagatavotu šampūna bāzi, mēs varam to darīt pudelē, bet tikpat labi mēs varam sajaukt mazākas porcijas, izmantojot kādu papildus trauku. Tad šeit es ielēju vidēji kādus 30 gramus šampūna bāzes, kurai pievienošu ētriskās eļļas. Šoreiz izvēlēšos apelsīnu ētrisko eļļu. Ētriskās eļļas ieteikt izvēlēties atbilstoši matu un galvas ādas tipam, lai tās ne tikai skaisti smaržotu, bet arī sniegtu kādu ārstniecisku efektu. Un lūk, apelsīnu šampūns, izmantojot šampūnu bāzi un ētrisko eļļu, ir gatavs. Līdzīgi var rīkoties ar matu kondicionieru bāzi, kuram var pievienot ne tikai ētriskās eļļas, bet arī kādas citas papildvielas, piemēram, zīda pulveri vai D-pantenolu. Lai pagatavotu sev piemērotu sejas vai ķermeņa pieniņu vai kremu, mēs rīkojamies ļoti līdzīgi kā ar šampūnu, kondicionieru vai ķermeņa mazgāšanas līdzekļu bāzēm. Ieteiktu pagatavot gan kremu, gan pieniņu nelielā daudzumā, tik, cik apmēram jūs spētu izlietot 1 mēneša līdz 2 mēnešu laikā. Un atlikušo bāzi uzglabāt tumšā vēsā vietā nākamajām porcijām. Tātad šeit es ielēju aptuveni 30 ml pieniņa bāzes. Tam pievienoju sejas ādas tipam atbilstošu ētrisko eļļu. Šoreiz es izvēlējos lavandas ētrisko eļļu un arī pievienoju 5 pilienus. Kārtīgi samaisu. Vēl šai bāzei papildus var pievienot arī dažādas aktīvās vielas, piemēram, alantoīnu, zīda pulveri, hialuronu skābi, dažādas vitamīnus, B5 vai E vitamīnu, visu, kas ir nepieciešams konkrēti jūsu ādai. Jāatcerās, ka papildus vielu koncentrācijai nevajadzētu pārsniegt 1,5%. Un lūk, lai man būtu ikdienā ērtāk lietot, es šo pieniņu pildu šādā airles trauciņā. Iepriekš es to dezinficēju, izmantojot spirta salvetes, lai novērstu dažādu baktēriju vai sēnīšu iekļūšanu kosmētikas līdzeklī. Piepildu trauciņu ar pieniņu bāzi. Jāatcerās, ka gatavojot šādus sejas vai ķermeņa ādas kopšanas līdzekļus, ļoti svarīgi ir ievērot higiēnu, tad izmantot tikai tīrus traukus un tos vēlams dezinficēt ar spirtu. Uzlieku traukam vāciņu un lūk, manai ādai piemērots mitrinošs pieniņš ar lavandas ētrisko eļļu ir gatavs.